Tuvojoties pirmajai adventei, Tukumā sākās īsts ziemas pasakas stāsts, kur iespējams ne tikai baudīt stāstu ar acīm, bet to arī sadzirdēt, sasmaržot un sagaršot. Un šķiet, ka Durbes pils tuvumā dzīvojošai kaimiņi ir pasakas sastāvdaļa, jo arī viņu mājas pārtapušas pasaku namiņos. Gribēs kaut ko savādāk, kaut ko, kas nav bijis. Ir bijuši arī gaismu takas visur, bet šeit šis pasākums atšķirās ar to, ka nav uzsvers uz gaismu takām, bet ir uzsvers uz saturu. Uz koncertiem, rūķi, Salavecis 1, protams, piparkūku darbnīca un tā tālāk, lai nav tikai pastaigas, bet lai būtu arī vesels kopums, kurā ir vairākas aktivitātes. 10 dienu garumā organizatori gatavojās ziemas pasakai, izvietojot objektus un realizējot idejas, kuras līdz tam dzīvoja vien prātos un uz projekta lapām. Izaicinājums bija vadi kilometriem, kas tika ražoti. Tā ir milzīga jauda, kas tiek iztērēta elektroenerģijā un tieši gaismas tehnikā, kas ir savest šeit, to visu sagādāt un sarūpēt, lai tas viss varētu būt visu decembri vienu vietu. Arī māksliniekus sestdienās sarunāt un dabūt arī tas ir izaicinājums. Atrodoties ziemas pasakā, apmeklētājiem ir iespēja darināt piparkūkas, vērot gaismas šovu, baudīt skanīgu koncertu programmu, iegrimt Ziemassvētku tirdziņu burzmā, kā arī sastapt ne tikai trušus, rūķus un olafu, bet arī Ziemassvētku vecīti. Ļoti interesanti šogad ir tās vēlmes, kad daudz bērnu grib saticību un mieru pasaulē. Un tas šogad tāds interesants. Citus gadus tā nav. Pārsvarā visiem ļoti gribas dāvanas un pārsteigums. Paši arī tagad mācās dzejolīs un ļoti, ļoti patīkami. Tu jau uzrakstīji vēstuli Ziemassvētku vecītim? Jā, ar brāli. Aizgāja arī iedot Salavecītim? Nē. Neies? Neiešu. Un kā tad Salavecīt zinās, kur nes tās vēlmes tavas? Nu, mamma zinās, nu. Atklāšanas pasākumā ziemas pasaka bija jābauda bez sniega, ko pasākuma organizatori centās uzburt mākslīgi. Ja būtu sniedziņš, tad būtu vēl foršāk tā sajūta. Ir forši, ka ir tirgotāji dažādi ar visādām interesantām lietiņām. Ir forši, ka ir skatuve ar mūziku, rūķi, vai ne? Jā. Ziemassvētku vecītes. Bet ir noskaņojums, vai ne, Skarleta? Vai nav tev vēl? Ir, bet sniegu vēl gribās, vai ne? Jā. Nu, bērniem vienmēr ir Ziemassvētku sajūta, arī kaut vai bez sniega viņi jau jūt. Viņi redz vecīti, viņam jau tikpat kā Ziemassvētki. Ziemas pasakas brīnumu baudīja ne tikai apmeklētāji, bet arī pasākuma viena no galvenajām sastāvdaļām rūķi no Smaidu darbnīcas, kuri vēroja ne tikai to, cik paklausīgi ir bērni, bet arī viņu vecāki. Viss sāks pamats no vecākiem, tā kā vērojam arī viņus. Tur ir siltums, ir mīlestība un tad jau pats pārējais ir. Un tad saraksts ar tādiem darbiem, kas jāpagūst. Smaids. Interesanti ziemas pasaku varēs baudīt katru decembra nedēļas nogali no piekdienas līdz svētdienai, taču sestdienās apmeklētājiem būs iespēja baudīt arī koncertus un dažādus uzvedumus. Nīceta Anna Stariņa, Ģerds Grenevits, Artūrs Reinholds, TV9 Pakalni.